Briseles. Aizalsušies un noguruši, bet apņēmības pilni šodien uz īsu brīdi Rīgā viesojās divi īru puiši. Uzmanību abi jaunieši izpelnījās ne tikai tāpēc, ka atšķirībā no citiem savas valsts pilsoņiem nedevās taisnā ceļā uz alus bāru. Viņi piedalās Eiropas komisijas organizētā 20 dienu garā skrējienā pa Savienības valstīm. Puišiem jātiek galā ar dažādiem brīžiem trakiem uzdevumiem un jāskrien tālāk. Martins un Kolms šodien pamodās Helsinkos, ar prāmi pārcēlās uz Tallinu un uzmetuši īsu skatu Igaunijas galvaspilsētai, pēcpusdienā ieradās Rīgā. Latvijas galvaspilsētas apskatei īru duets varēja atvēlēt vien nedaudz vairāk par stundu, jo biļetes uz Viņas autobusu puišiem jau kabatā. Šī ir tikai otrā ceļojuma diena no 20. Turklāt katrā no pilsētām viņiem veicams kāds uzdevums, kopā 12. Mums ceļā ir daudz dažādu uzdevumu. Berlīnē, piemēram, mums jāpārādas pār Berlīnas mūru. Ceram, ka tādēļ neiebūs mums nepatikšanas. Savukārt Parīzē mums plānots tikties ar studentiem, taču uzdevums, kas mūs atvedis uz Latviju, ir skrējiens caur pirmajām 5 valstīm 48 stundās. Pārlaiduši nakti Viļņā, puiši turpinās savu ceļojumu pa 16 Eiropas Savienības valstīm, cenšoties kaut nedaudz iepazīt to kultūru. Prāgā abi pieteiksies darbā McDonald's kafejnīcā, bet Luksemburgā meklēs izklaides vietas. Trakos skrējienu sponsorē Eiropas komisija. Lai tajā piedalītos, īriem nācās izturēt teju 400 pretendentu konkursu. Kāpēc izvēlējās tieši viņus, puiši nezina, bet ir par sniegto iespēju. Pagaidām viss rit pēc plāna, un pārsteigumus tik tālu ir sagādājuši vien laikapstākļi. Mēs zinājām, ka būs augsts, bet neiedomājāmies, ka visur būs tik daudz sniega, tāpēc nepaņēmām līdzi īpaši siltas drēbes. Man līdzi ir tikai tas, kas mugurā, un vairāk man nav ko vilkt. Kad mēs vakar ieradāmies Helsinkos, bija jau vēls. Mēs blandījāmies pa ielām nosaluši un meklējām ēdienu. Tie bija mūsu pirmie iespaidi. Turpretī pirmie iespaidi no Rīgas, puišiem ir bruģētās ielas, kā arī adītie cimdu un zeķu pāri. Abi smēja, ka tādi būtu lieti noderējuši vakarnakti Helsinkos. Skrējiens noslēgsies 21. aprīlī, tikmēr īru gaitām sekot līdzi iespējams internetā. Puiši šeit regulāri atjauno savu atrašanās vietu uz kartes, atskaitās par paveiktajiem uzdevumiem un publicē jaunākās bildes un video. Arī tas, ka par viņiem stāstīsim ziņās, jau iegrāmatots. Kristīna Žilde, Juris Binders, TV3 ziņas. Tagad par notikumiem ārvalstīs. Seksuālo skandālu apēnotā Roma.